Tu noteikti esi dzirdējis jēdzienu pastarā diena vai pastarā tiesa. Kā tas tev liek justies? Vai tev pārņem bailes, vai varbūt tev ir pilnīgi vienalga? Vai tu vispār savā dzīves skrējienā aizdomājies par savu nāvi un par to, ka tev būs jāatbild sava radītāja priekšā par to, ko tu esi darījis savas dzīves laikā? Gribu tev dot mazu ieskatu tajā, ko Dievs atklāja par pastaro tiesu. Bībelē rakstīts šādi vārdi: Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Dievs atklāja, ka būs grāmatas, kurās ir pierakstīti visu cilvēku darbi. Tāpēc zini, ka jebkas, ko tu savā dzīvē esi darījis, ir pierakstīts. Līdz dzīvības grāmatai mēs vēl tiksim. Es, protams, nezinu, vai tu tici Dievam, tādējādi arī Sātanam, bet Bībele skaidri mums atklāja, ka Sātans vienmēr mēģina kopēt Dievu un pat izliekās par gaismas eņģeli. Un runājot par cilvēku darbību pierakstīšanu, mēs visi zinām teicienu: internets atcerās visu. Dziļi sirdī esmu pārliecināts, ka internets un mākslīgais intelekts ir Sātana rīks, caur kuru tiešā veidā viņš darbojās, gribot būt visur esošs un visu zinošs kā Dievs. Lai izprastu pasaules beigu notikumus, vēlos tev nolasīt rakstu vietu no Bībeles. Te ir runa par Sātanu jeb Antikristu, kurš bēdu laikos valdīs pār pasauli un pakļaus sev gandrīz visus zemes iedzīvotājus. Citāts no Bībeles. Tas dara lielas brīnuma zīmes. Uz viņa pavēle pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājs ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājs celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panākt to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lieli un mazi, bagāti un nabagi, brīvie un vergi uzspiež zīmu uz savas labās rokas vai spieras, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666. Iespējams, tu jau zini, ka Sātana skaitli sauc par 666. Starp citu, ebreju alfabētā cipars 6 ir burts vav, kuru izrunā kā dubultvē. Vai tā var būt sakritība, ka 666 varētu apzīmēt www? Nu, varbūt. Iesim tālāk. Runājot par pirkšanu un pārdošanu, bez šī zvēra vārda vai viņa skaitļa, es ticu, ka daļēji mēs esam jau tajā iekšā. Jo bez interneta palīdzības kaut ko nopirkt vai pārdot ir ļoti sarežģīti. Kases aparāti un tā tālāk jau ir saslēgti tīklā, un mēs esam tikai daži soļi attālumā, līdz skaidra nauda pazudīs no aprites. Vēl tikko dzirdētajā Bībeles rakstuvietā bija teikts, ka zvērs dara lielas brīnuma zīmes. Uz viņa pavēle pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Un mēs paši zinām, ko mākslīgais intelekts var uzģenerēt un uztaisīt mūsdienās. Un te nu mēs nonākam pie viena no pasaules bagātākajiem cilvēkiem – Ilona Maska. Gandrīz ikvienas kompānijas nosaukumā, kura pieder Maskam, ir burts X. Pirmā viņa banka ar nosaukumu X, SpaceX, Teslas modelis X, un beidzot viņš pat nopirka Twitteri. Un ļaujiet minēt, kā viņš to pārdēvēja – par X. 2023. gada martā viņš nodibināja mākslīgā intelektu uzņēmumu XAI. Jūs man jautāsiet, kāds tam visam sakars? Grieķu alfabētā X ir burta čī simbols. Čī vai X ir pirmais burts grieķu valodā, kas apzīmē Kristu.
Kristīgās baznīcas pirmsākumos kristieši izmantoja burtu X kā slepenu simbolu, lai citiem norādītu savu piederību baznīcai. Beigās tikai gribēju pieminēt faktu, ka Masks, kurš ļoti kūtri intervijās ir atbildējis par Bībeli un par Jēzu, sakot, ka viņš varot piekrist Jēzus mācībām, bet nekam vairāk, pirms vairākiem gadiem kādā video teica, ka mākslīgais intelekts ir bīstams un tas var izsaukt dēmonus. Tie ir paša Ilona vārdi. Beigās vēlējos tev tikai parādīt vēl vienu bildi ar Ilonu Helvīnos. Uz viņa kostīma ir attēlots sātanisma simbols, krusts uz leju un pats ragainais. Mēs, protams, šo visu varētu norakstīt uz sakritību, un ka tam nav nekāda sakara Bībelē rakstīto, ja vien Masks nebūtu viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem uz zemes. Atstāšu izvēli tavās rokās. Tu pats zini, cik tuvas ir tavas attiecības ar internetu un tavu labāko draugu telefonu. Tu katru vakaru saliec rokas kopā lūkšanā un pielūdz viņu. Bez interneta mūsu pasaule ir apstājusies un nav vairs funkcionējoša. Vai 666 ir www? Izvēle ir tava. Ar šo visu es vēlējos tev atklāt patiesību par to, kas notiek pasaulē. Ļoti straujiem soļiem tuvojas tā diena, kad tu nonāksi Dieva priekšā. Un pēc šī video noskatīšanās tev nav vairs attaisnojumi teikt, ka tu nezināji. Ir tikai viena glābšanas iespēja, lai izkļūtu no šīs vēlna pārvaldītās pasaules. Tas ir Jēzus Kristus, kurš ir nācis šajā pasaulē, lai atpirktu tevi no taviem grēkiem un tu varētu būt brīvs. Tu vari tikt ierakstīts dzīvības grāmatā un pieskaitīts tiem, kuri netiks tiesāti. Zini, ka tev ir piedots un tu vari piedot sev. Zini, ka viss Bībelē rakstītais ir pilnīga patiesība. Dievs caur svētajiem rakstiem ir atklājis to, kā viņš radīja pasauli un to, kā viss beigsies. Viņš nevēlas, lai cilvēks dzīvo neziņā, bet ir atklājis visu caur saviem rakstiem, lai mums būtu miers un skaidrība par to, kas pasaulē notiks. Šodien ir tā diena, kad Dievs vēršas pie tevis ar iespēju izvēlēties, kam tu ticēsi. Viņa vārdam vai saviem uzskatiem, kurus tev visticamāk ir iestāstījuši citi cilvēki. Vēlos uzrunāt arī ticīgos, celies no miega un ieraugi, kādos laikos mēs dzīvojam, un cik mūsu pretinieks vēlns viltīgi darbojās. Nedomā par savu labumu šeit uz zemes. Tu neesi šeit uz palikšanu. Tev ir misija – sludināt cilvēkiem par patiesību, par Jēzu Kristu. No sirds lūdzu tevi nošērot, ielaikot un iekomentēt šo video, lai pēc iespējas vairāk cilvēku redzētu šo. Tas ir ļoti svarīgi.